Sveiki, Latvijas iedzīvotāji! Nesen mēs uzzinājām, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja ir atteikusi Zviedrijas un Latvijas kopīgo piedāvājumu rīkot 2030. gada olimpiskās spēles. Lai gan šis lēmums varētu šķist vilšanās, tas dod mums unikālu iespēju. Latvija bija gatava ieguldīt 50 miljonus eiro šajā grandiozajā pasākumā, bet tagad, kad šie līdzekļi ir brīvi, mums ir iespēja tos novirzīt uz citu svarīgu mērķi. Mūsu jaunās paaudzes veselību un labklājību. Iedomājieties, ja šo summu izmantot, lai izveidot plašu un bērnu un jauniešu attīstības programmu, mēs varētu koncentrēties uz fiziskās aktivitātes veicināšanu, veselīgu uzturu un emocionālās labklājības atbalstu. Mūsu mērķis būtu samazināt bērnu un jauniešu aptaukošanās līmeni, kas pašlaik ir 30%, un veicināt viņu kopējo veselību. Šī programma varētu ietvert skolu sporta infrastruktūras uzlabošanu, bezmaksas sporta nodarbības un veselības izglītības seminārus. Tā varētu arī atbalstīt jauniešu sporta klubus un organizācijas visā valstī. Mēs visi zinām, ka veselīgi bērni auga par veselīgiem pieaugušajiem. Tāpēc šī ir ne tikai investīcija mūsu jauniešos, bet arī mūsu valsts nākotnē. Aicinām Latvijas valdību apsvērt šo iespēju un ieguldīt mūsu jaunās paaudzes veselīgā un spēcīgā nākotnē.